Vilciens. Cik reizes zēnībā savā es neesmu gaidījis tevi pie Matīsa kapiem. Savulaik rakstīja dzejnieks Aleksandrs Čaks. Un es arī šobrīd atrodos pie Matīsa kapiem un faktiski arī gaidu vilcienu. Tos, kas tur aiz muguras kadrā varbūt ir redzami, jaunos elektrovilcienus, kas drīz, es ceru, mums visus sāks priecēt, dodoties savos ikdienas braucienos. Bet šobrīd arī te blakus brauc vilciens, pasažieru vilciens, kurš pienāk reisā no Ogres un pieturas punktā, kur sauc vagonu parks. Un par to arī šodienas stāsts par vagonu parku, kurš sākotnējos Rīgas Daugavpils dzelzceļa izbūves plānos nekādi neietilpa. Faktiski arī tad, kad 1902. 1903. gadā tika uzsākta Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve, tādu īpašu plānu par šo teritoriju nebija. Kartē te ir iezīmētas divas sliedes, bet vēsturiskās fotogrāfijās redzams, ka to jau toreiz ir bijis mazliet vairāk. Tikai, praktiski tās izmantotas caurbraucošiem vilcieniem un arī kādam preču vagonam, lai to izkrautu. Doma par to, ka šeit būs pasažieru vilcienu un tālsatiksmes pasažieru vagonu apkalpošana toreiz vēl īsti nebija. Arī Pirmā pasaules kara gados faktiski šo vietu vairāk izmantoja tādu tā kā kravu pārkraušanai, jo te satikās divi dažādi platumi dzelzceļa. Vācijas armija bija ievedusi savējo, tad Rietuma Eiropas platumu, kamēr, protams, tad, kad visus dzelzceļus šeit būvēja, Cariskās Krievijas impērijas teritorija arī šeit bija, un tos te būvēja 1524 mm platumā, tad te notika neliela pārkraušanas darbi. Faktiski attīstīt šo teritoriju nopietni sāka Latvijas dzelzceļa virsvalde, un toreiz to nodēvēja par Kalpaka parku. Oskara Kalpaka vārdā, mums bija Jorģa Zemetāna stacija, un acīm redzot, pēc analoģijas arī kaut kas līdzīgs tapa šeit, taču neviens juridiskais dokuments to īsti neapstiprina, tikai tautā un arī dzelzceļa terminoloģija diezgan ātri šis Kalpaka vārds iegājās. Te bija arī Kalpaka postenis, tālāk Rīgas stacijas virzienā, kur tika nodrošināta pārbīju un signāla centralizācija, un šeit faktiski izveidojās tā kā pati no sevis atsevišķa dzelzceļa stacija. Šobrīd vagonu parks ir Rīgas pasažieru stacijas viens no parkiem, un arī pašā vagonu parkā ir vairāki parki. Manis, piemēram, pēc ir redzams, ja nemaldos, C parks, priekšā ir E parks. Tas tā, lai saprastu, kurā parkā novietot kādus vilcienus. Pasažieru vilcienus, piemēram, pēc dīzeļu vilcienu apkopu veids E parkā. Paralēli tam, tā kā šeit sākās liela saimnieciskā rosība, sāka pieturēt arī pasažieru vilcienu. Sākumā tos sauca par darba vilcieniem, kas veda darbiniekus uz Šķirotavas dzelzceļa staciju, kas tomēr ir tas galvenais gravitācijas centrs Rīgas dzelzceļa mezglā, bet arī šeit attīstījās, piemēram, pēc vagonu remonts. Un tāpēc pirmais nosaukums šeit pieturai ir mazais remonts. Tāds diezgan interesants un romantisks nosaukums. Ar laiku to aizstāja ar Kalpaka parks. Tas jau bija 20. gadsimta 30. gados. Kalpaka parka mūžs bija tikpat ilgs, cik Latvijas republikas mūžs, jo Kalpaka vārds svešai vārai nebija sevišķi vēlams. Jau 1941. gadā to vienkārši sāka saukt par vagonu parku. Un pēc Otrā pasaules kara šeit bija pieturvieta vagonu postenis. Toreiz joprojām pagājušā gadsimta 40. un 50. gados šeit pieturēja tā dēvētie darba vilcieni. Tad, kad tika uzsākta atsevišķu dzelzceļa iecirkņu elektrifikācija, to skaitā arī Ogres virzienā, šeit jau sāka pieturēt pasažiera vilcienu, un tad to dēvēja jau par vagonu parku. Mūsdienās arī vagonu parkam, tāpat kā iepriekšējos gados, gaida pārmaiņas. Iepriekšējos gados es domāju, ka ja sākumā šeit faktiski nekāda ēku nebija, tad pagājušajā gadsimta 50. un 60. gados tādas parādījās. Vispirms tas ir pasažieru vagonu depo, tagad tur remonta darbus veic
CAL Express. Pēc tam aiz tā atrodas arī pasažieru vilcienu pāraudzībā esošais elektrovilcienu apkopes punkts. Un arī šeit vairākas citas ēkas, viena no tām arī savulaik kalpoja kā vagonu parka, teiksim, stacijas ēka. Par šo ēku likteni grūti kaut ko spriest, bet tiek šobrīd strādāts pie projekta, kas būs būtisks jauno elektrovilcienu apkalpošanai un atsevišķas depo, apkalpes vietas ēka paredzēts būvēt aptuveni tur man aiz muguras. Tātad vagonu parks viennozīmīgi attīstīsies un pieņems varbūt mūsdienīgākus vibes, bet arī šobrīd tā ir ļoti interesanta vieta, kur pavērot vilcienus, un tie patiešām šeit kursē diezgan regulāri.